Īsumā, ja kāds vēl nav dzirdējis, valdība izmaina ministru kabineta noteikumus, kā rezultātā Rīgas domei iznāk tā kā pienākums palielināt nomas maksu zemei, tātad šeit ap Olimpisko sporta centru esošai zemei, kur pieder Rīgas domei, palielināt šo nomas maksu turpat par vairāk, vairāk kā par 1200%, jeb no nepilniem 30 000 eiro gadā uz, neļaus samalot, 409. Jā, 409 000 gadā. Vispār kosmos. Bet labi, ne par to. Liela jēzga, veselu nedēļu, es teiktu jau, un man savā ziņā pat patīk jēzga. Šis viens no tiem gadījumiem, kur Latvijas sporta sabiedrība ļoti aktīvi noreaģēja, ļoti konstruktīvi noreaģēja un sāka, kā sacīt, mēģināt tikt skaidrībā, kas ir noticis. Šodien tāpēc ar Raimondu Lazdiņu, ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu, citstarpā institūcijas, kur šo sporta centru vēl ar vienīgo Olimpisko sporta centru Rīgā savā laikā norealizēja. Toreiz vēl Viļņa Baltiņa un Aldoņa Vrubļevska vadībā. Fenomenāli, manuprāt, funkcionē objekts, absolūti fenomenāli. 5500 bērni, tā skaitā katru dienu tur ar sportu nodarbojās, dažādi profesionālās ievirses savā laikā, kad nebija manēža vēl vieglatlētiem pats par sevīm, basketbola klubs VF Rīga un tā tālāk. Tava sajūta šobrīd? Nedēļa ir pagājis. Kur mēs šobrīd esam ar šo stāstu? Pirmkārt, jāsaka tā, tu jau ļoti pareizi teici. Vērtība, paldies Valdim Valteram un tev par to, ka tu 18 gadus atpakaļ, manuprāt, ar VF atnācāt jūs uz šejieni, jūs vēl šo baldienu te esat. Un, manuprāt, tas mūsu pienākums un mans pienākums ir rūpēties par cilvēkiem, par bērniem, par vecākiem, vecvecākiem un arī par profesionāliem sportistiem, respektīvi par visu šo mūsu klientu loku, lai pēc iespējas vairāk cilvēku mīlētu sportu, nāktu uz sportu, lietotu sportu. Ja. Mēs šobrīd nedēļas garumā, tiešām nedēļas garumā cīnāmies, man liekas, tādām veidzirdavām. Varētu domāt, ka citu nav ko darīt. Jā, varētu domāt, sportā cita nav, bet šodien ir skaidrs, ka tātad viss tas, es nosaukšu to tā, ļaunākais murgs, ko var iedomāties. Nevienā likumā nav noteikta pilnvarojuma kādam vispār kaut ko vērtēt. Nevienā likumā, nevienā kabineta noteikumā nav noteikti kritēriji, kā vispār kaut ko tādu vērtēt. Šajā gadījumā tā piestādītā maksa, kas varbūt tas ir pirmoreiz izskanējis no manis, ir respektīvi aprēķināta tā, ka olimpiskā kustība, sports, vecāki, vecvecāki, bērni nomaksā Rīgas domei zemes vērtību 30 gadu garumā, tai paliekot domas īpašumā. Kaut kādu lielāku neloģiskumu starptautisko vērtēšanas praksē es nesaprotu, un es vienkārši nevaru izprast, kā var izveidot kabineta noteikumus, kuras vispār nav kritērija. Bet īsumā, lai saprastu, es saprotu, ka šī zeme principā ir novērtēta un tā nomas maksa aprēķināta, it kā šeit virsū būtu kaut kāds absolūti tur rentablākais komerc objekts, nezinu, lielveikals. Jā? Un doma būtu izdomājis maksimai, piemēram, lai Rimī piedod. Labi. Rimī, ja? Doma būtu izdomājuši šo zemi Rimī būtu uzcēlis veikalu pēc tādas summas. Labi, bet klau. Bet no otras puses, tagad nedēļu esat runājuši, bet Rīgas doma un valdība vien un tie paši cilvēki, vismaz partiju kontekstā vien un tie paši. Kur, ja es lasu, ko nedēļas laikā saka vadošās amatpersonas, viņas arī šokā, pārsteigts, kāds varēja notikties. Viņas cīnīsies pret šo, bet doma, kā to palaida garām tavuprāt. Jo tomēr, kad top kaut kādas izmaiņas kabineta noteikumos, kas tik būtiski var ietekmēt vai pamainīt kaut ko, domāju, tā kā bija iespēja noreaģēt. Kaut kāds saskaņojums taču prasīja pirms tam. Tā lieta, ko es tur redzu, ka doma man teica, ka attiecīgi pašvaldību savienība un Lielo pilsētu asociācija bija iebildusi un jau teikusi un brīdinājusi kaut ko, bet tā būtiskā lieta ir sekojoša, ka jau 1. jūnijā
bija skaidrs, ka šobrīd šai zemē kadastrālā vērtība ir 1 100 000, bet 1. jūnijā bija skaidrs, ka no 1. janvāra kadastrālā vērtība būs 1,89, respektīvi 1 890 000. Tas ir pieaugs. Pieaugs. Tas nozīmē, ka arī nodoklis pieaugs par 80%. Nevienam pat ļaunākajos murgos arī mums nevarēja iedomāties, ka kāds izdomās, ka vajag 1200 un vēl vairāk procentus. Ja? Tā lieta, kas, manuprāt, ir galīgi sagājusi visiem greizi, ka vispār nav bijusi par šo stāstu nekāda diskusija. Ja mēs paskatāmies, tur ir ne tikai Olimpiskais centrs, bet 120 tādas. To, ko es no tevis saprotu, ka visticamāk tur nav kaut kāda mērķtiecīga ļaunprātība, bet vienkārši muļķība, palaiduši garām un paši tagad ar lielām acīm plāta rokas. Jā, reāli. Tas ir viens, bet tā otrā, tā būtiskākā lieta, es vēlreiz saku, šitas viss stāsts, un vajag viņā skatīties uz citu pusi, nav leģitība pamata visiem tiem vērtējumiem. Līdz ar to, ja valdība negrib atzīt vai neatzīst savu kļūdu par to, ka viņi to savu formulu kaut kur ir leģitimizējuši, ja? Tad viņiem pašiem bija jāsaprot par to, ka tas viss ir jāceļ. Bet es saprotu, ka vakardien pēc tās tikšanās attiecīgi kaut kāda tā kustība notiks, atkal tur notiks kaut kādas diskusijas, bet tas mans stāsts ir kāds, ka ja ir globāla problēma, ja ir 1200%, nevajag sūtīt rēķinus ar šādiem sadārdzinājumiem, vajag to problēmu atrisināt un tā kaut kā. Bet, ja es pareizi saprotu, tad nestoties uz to, ka nedēļu, kā jau es sākumā teicu, ir kaut kāda jezga vai publiska diskusija par šo tēmu, rēķinu no 1. oktobra samaksāt šo paaugstināto maksu, tad aptuveni tas sanāktu kādi virs 100 000, vienkārši parēķinot, cik ir ceturdaļa gada. Jūs esiet saņēmuši. Skaidrs. Tad nestoties uz to, ka vicemērs mums te plēsā kreklu uz krūtīm, rēķinu tik un tā atsūtīja. Te ir tas absurds, ja? Te ir tas absurds, kad, manuprāt, tā ir tā lielākā Latvijas problēma šobrīd. Un to es neslēpu, es to teicu domē, es to teicu arī Finanšu ministrijā. Manuprāt, tie neskaitāmie krimināli procesi un tās jēzgas mainoties politiskajām varām. Vienkārši, ka tie ierēģi tā baidās, ja nedod... Manuprāt, šobrīd katram punktiņam, redzot, ka būs jūnijā pašvaldību vēlēšanas, katram punktiņam vajag pielikt komatiņu, katram komatiņam vajag pielikt punktiņu. Līdz ar to, tas ir banāls tāds stāsts. Es neteiktu, ka tas vicemēri tur stāsts vicemērs. Lai vajag, ja tā godīgi jāsaka, vicemērs vismaz godīgi atnāca pats uz Olimpisko komiteju ar Loču kungu, un vismaz sākās kaut kāda diskusija. Ja? Bet tā būtība ir par to punktiem un komatiem. Labi, bet tava sajūta, pat ne sajūta, restīvi, Olimpiskais centrs, negrasās maksāt to 100 000. Kāpēc es uztraucos? Ja? Jo es saprotu, tur taču ir daudzi nomnieki un tam līdzīgi. Ja nodoklis pieaug tik, tad uz atlikušiem 3 mēnešiem nomas maksa būtu faktiski 3 reizes lielāka nekā līdz šim gadā. Tas nevar neatsaukties uz nomniekiem vienkārši. Tas nav iespējams. Tas stājas priekšā. Manuprāt, mans galvenais pienākums, esot LOK prezidenta amatā, ir aizstāvēt vecākus, bērnus un sportu kopumā. Tā skaitā profesionālās komandas kā VEFu, kurš ir šajā gadījumā ilglaicīgākais nomnieks. Un kamēr mēs ņemamies piemērot kaut kādu paaugstinātu nomas maksu, manuprāt, tas ir jocīgi, tas nav pareizi, godīgi un tā tālāk. Un tā kā mums ir jācīnās visam sportam kopumā, un tad, ja kāds negrib kaut ko atmainīt, tad lai tie 1000 cilvēku vērtē to visu stāstu, bet mēs netaisamies maksāt, kā es vakar arī teicu, to 400 000 aprēķinu, tāpēc, ka viņš nav leģitīvs. Pavisam īsi. Olimpiskie centri nav tikai Rīgā. Jā. Valmiera, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Ventspils, Liepāja. Rēzekne nav nosaukums. Jā, bet visos šajos olimpiskos centros ir arī pašvaldības līdzdalība, izņemot Rīgu. Jā. Tavuprāt, skatoties uz to reālo situāciju, Rīga caur to, ka nav šī centrā kā līdzīpašnieks, Olimpiskais centrs kaut ko zaudē no tā, tas ir, vai īstenībā tam nav nekāda lielā nozīme?
tur ir vairākas lietas. Tāpēc arī, par ko mēs cīnāmies, visos šajos tevis nosauktajos centros, izņemot Rīgu, tātad nomas maksu pa zemi mēs maksājam 1,5% no kadastrālās vērtības. Pēc tam neatkarīgi no tā ir vai nav pašvaldība, tātad, Līdz ar to, teiksim, Rīgas gadījumā, šis olimpiskais centrs, manuprāt, darbojās ļoti efektīvi, viņš pats nopelna naudiņu, paši izremontē, paši izdara, lai visiem tie lietotājiem ir viss forši. Ja man jāskatās no tādas perspektīvas viedokļa, manuprāt, arī pēc grūtās budžeta pozīcijas, ja mēs varam to naudu arī, kur vajadzētu ieguldīt Rīgas domē, šeit varbūt varam novirzīt, teiksim, bērnu izglītībai, tur sportam un tā tālāk. Vai arī es atvainojos, vēl viena olimpiskā centra uzcelšanai Rīgā, Daugavas otrā pusē, kas, manuprāt, totāli nepieciešams. Bet mēs esam tam gatavi, tāpēc, ka mēs Paralimpisko komiteju jau to sakam. Mēs sakam, ka Pārdaugavā mēs esam pa kopēju olimpiskā centra būvniecību. Jā, ok, tur es redzu to attīstību, ka mēs varētu iet kopā. Tad to, ko mēs, varbūt šeit, lai neguldu, bet lai izdara kaut ko tur. Ja? Bet tur ir kaut kāda kustība ar to otru olimpisko centru Daugavas kreisajā krastā. Kaut kāda kustība. Vai tā ir tikai arī tāds transparents, kas stāv pie kādā no domas kabinetiem, kur ik pa laikam izceļ, paceļ gaisā un ar to viss beidzās? Mums bija tikšanās ar Paralimpisko komiteju pie Mērkunga. Tagad jau pēc olimpiskajām spēlēm. Un mēs esam novienojušies, manuprāt, tas ir nākamā nedēļā, piekdienā, kad mēs aizbrauksim, noinspicēsim to gabalu, kurš ir iedalīts tātad Paralimpiskajai komitejai, tur blakus arī Rīgas domzem. Ir jāsaprot, kādas tur komunikācijas ir jāievelk, jāsaprot, cik tas viss izmaksā, kādā laikā to var izdarīt. Un, tur vajadzētu iet solīt pa solītiem. Tad arī skatīsimies, kā tur mums kopā darbi veiksies ar to visu pasākumu. Ja? Jā, bet es saprotu, tāda pietiekama augsta prioritāte. Jā. Raimond, novēlu izcīnīt visu līdz galam. Cita starpā tikai gribu piebilst, mums tad noteikti būs jāuztais vēl viens Webfokus raidījums. Šodien no rīta pamanīju, ka valdība grasās profesionālo sportistu ienākumu nodokļu likmi arī pacelt. Paldies Dievam, ne par 1200%, bet tomēr pacelt par 25% uz sitiena. Un šeit gribu atzīmēt, mūsu gadījumā, profesionālā sporta gadījumā, tas sanāk gada vidū, jo stāsies likmes spēkā no 1. janvāra, bet sezona, mīļais Ašarādenkungs un ko finanšu ministrijā, kur spēja tikai Excelī skatīties, sezonas sportistiem ir sākušās, īpaši komandas sporta veidos, rudenī, un janvārī ir tikai vidusposms. Kādā veidā mēs varam ko budžetēt, ar ko rēķināties, ja šādi priekšlikumi pa 25% paraut uz augšu profesionālo sportistu ienākumu nodokļu likmi atnāk mums vienkārši oktobra mēnesī. Tā kā mums par ko parunāt būs, vai ar tev... Bet mēs esam iebilduši. Mēs šodien mēs esam iesūtījuši iebildumus no Latvijas Olimpiskās komitejas, jo mēs tiešām tevis piesaukto gadījumu uzskatām par atkal kārtējo absurdu. Nevar skatīties, budžets ir jāveido, bet tev ir jābūt kaut kādām pārējais noteikumiem, kaut kādām lietām. Tev sezona ir sabudžetēta. Tu nevari, tas viss, ko mēs darām, mēs nesaprotam vispār nozaru budžetu veidošanās stāstus. Ja šis gadījums ir tekošais gada budžets, tad 25,5% ir sezonas tekošais budžets. Un kur tur ir, es nesaprotu. Raimond, cīņa turpinās. Paldies tev.